Dzeja un Baltās naktis gadiem jau iet ļoti labi kopā. Jā. Kā būs šogad un kas būs šogad? Šogad ies kopā vēl labāk un vēl vairāk, tāpēc būs ne tikai parastā dzejas diskotēka Baltajā naktī, bet mēs liekam klāt arī vēl šo to citu, lai būtu interesantāk un dažādāk. Būs lasījumi par ķermeni, kā teksti forši, kas ir tapuši Satorī nometnē pagājušajā nedēļā. Būs dzejas performance, kurā dzejnieki aicinās cilvēkus atslābināties tādā radio formātā, runāt par lietām, kas viņiem liek justies ērti, lasīt dzeju, klausīties, gulšņāt. Un tam visam palīdzēs notikt arī horeogrāfē Agate Bankava, kurā ne tikai parādīs, kā ērtāk apgulties, bet pati vadīs arī savu teksta un kustības darbnīcu, kurā meklēs, kā tās abas lietas īsti iet kopā, jo teksta rakstīšana ir ķermeniski, tā nav tikai sēdēšana un taustiņu klabināšana. Un tur arī ir, es atceros, ka bija arī vārds fiskultūra. Jā, tā ir tā mūsu virstēma. Mēs to domājam apspēlēt šogad gan mūzikā, gan drusku tērpos, gan arī scenogrāfijā. Mums tā doma ir iekārtot to visu kā tādu skolas sporta zāli mazliet, cik nu mums izdosies. Bet es zinu, ka skolas sporta stundas daudziem man tā skaitā asociējas ar ne tajām foršākajām sajūtām, bet tāpēc mēs gribam veidot to telpu un parādīt, ka tā fiskultūra ir pieejama dažādiem ķermeņiem, dažādiem cilvēkiem, ka tā var būt patīkama lieta un ka sports un kultūra nav kā ļoti atrautas nozars viena no otru, bet ka tur ir satikšanās punkti. Nē, es pilnīgi noteikti būšu tajā pasākumā, jo kur dejas, tur dzeja, tur māra arī, un tur arī tu. Nāciet, es arī būšu.